Sveiki, sveiki! Jūsu pusē sveiciens no Rīgas. Šodien saruna plānota ar Annu Dobro. Jā, un tūlīt arī Annu mēģināšu pievienot. Izdodas. Tā, kaut kas vienojās. Sveika. Sveika, tā man vēl lādējās tava bildīte iekšā. Dzirdu, bet Tas vēl labi. bet vēl neredzu. Vai tu man dzirdi, vai tu man redzi? Es tevi dzirdu un redzu, jā. Aha. Tā, tavējais vēl neskatu pēc lāde. Jā, redzu tevi. Čau, čau, čau. Čau. Kā labi iet? Brīnišķīgi. Tev tur lielie pārvākšanās procesi. Jā, nu jau tā kā beidzot viss ir pa lielam noslēgts, pēdējās detaļas, tā kā ir jau mierīgāk. Un saruna par coachingu, par pārmaiņām, tad tāds arī dzīves pārmaiņas tev. Es nepaspēju vēl tev pieteikt, tikai pateicu, ka Anna Dobra, bet varbūt tad tu pati iepazīstinās ar sevi, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, nu, es domāju, tā profesionālā ziņā. Bet varbūt arī grib padalīties par kādu hobiju, kas raksturo tevi. Tas jau, man liekas, ir grūtāk. Man tā personība tāda vienmēr tīri caur profesionālo gājusi vairāk, man liekas, tā sasaistīti. Iepazīstinot ar sevi, esmu studējis biznesa psiholoģiju un esmu biznesa psihologs. Strādāju kā personāla speciālists jau aptuveni 8 gadus, 5 no tiem korporācijās, un tad aptuveni pirms 3 gadiem sāku meklēt ceļu, kā šo te papildināt, un tad arī tapu par certificētu coachu, jā. Jā, un tur mēs arī satikāmies. Kādās jomās ir no noslēpums, kur tu darbojies kā personāla speciālists? Sfēras ir bijušas dažādas, gan mazumtirdzniecība, gan reklāmas sfēras. Bet tieši par personāla vadību es esmu vairāk, es saucos par HR ģeneralistiem, kas dara praktiski visu, kas ir gan vizdari, gan atlase, gan personāla motivācija, gan iekšējās kultūras un iekšējās temperatūras mērīšana. Respektīvi viss, kas iet par darbinieku no brīža, kad viņš parādās uzņēmumu redzes lokā, līdz pat brīdim, kad viņš uzņēmumu pameta. Tāds darbinieka dzīves gājuma ceļa biedrs. Brīnišķīgs skan. Tāds plašs lauks tā sanāk, vai ne, darboties, bet tas pārsvarā viss ar cilvēkiem, ap cilvēkiem, vai ne? Jā. Nu, Klau, es tev šodien aicināju uz sarunu, jo es esmu uzsākuši tādu, nezinu, kā nosaukt projektu sarunu sēriju, tik tālu, kur tas aizvedīs, nezinu, bet par un ap coaching mācībām, un es varbūt tad uzreiz metīšos, kā teikt, vērsim ķeršos pie ragiem. Kā tu vispār nonāci līdz coaching mācībām, ko tu vispār zināji pirms tam, vai tu zināji kaut ko, padalies, kāds tavs stāsts? Kā līdz tam nokļūt? Kad es sāku tikko meklēt īsti neko daudz par to es nezināju. Mans ceļš uz coachingu sākās, manuprāt, 2020. gadā, kad aptuveni bija Covid, jo mana pirmā vēlme bija iet uz mediāciju. Bet mediātora apmācības notiek aptuveni, manuprāt, ja nemaldos, aizvien tikai reizi gadā un klātienē. Un par cik Covid, tad klātienes mācības bija atceltas, un tad, lai kaut kā sevi nodarbinātu tā vietā, tad vajadzēja meklēt kaut ko citu. Un tanī brīdī caur pieaugušo izglītību es atradu kursu, kas bija
coachings un mediācija, un man likās, ka skan interesanti, atvainojos, nevis coachings un mediācija, bet coachings un supervīzija, un supervīzija bija dzirdēts jēdziens, līdz ar to tad likās, nu jāpamēģina, liekas kaut kas interesants, un man sākumā likās, ka man vairāk būs uz to supervīzijas pusi, bet caur tām mācībām es sapratu, ka coachings ir kaut kas tāds, ko es noteikti gribu praktizēt jau tā nopietni, ka tur apakšā kaut kas slēpjas, ko tiešām cilvēkiem var palīdzēt un kas palīdz arī tādā ikdienas komunikācijā ar pilnīgi visiem apkārtējiem, kas, manuprāt, tā ir tīpaši tādam personāla speciālistam ļoti svarīgi. Tad izgāju turības kursu un pēc tam jau skatījos, kur tālāk var to tā kārtīgi profesionāli mācīties. Tāds bija tas mans ceļš un līdz ar to kaut kādus coachinga pamatus pirms pievienojos Baltika Coaching Centra, kaut kādus pamatus jau es zināju. Cik interesanti, dažreiz izdevīgi, ka kaut kur kaut kas nenotiek. Jā, bet nu nekad nevar zināt, jā, ka tas ir. Un kas tad bija tas, kas tu saki, nu šitas ir, jā, domāju par supervīziju, beigās izrādījās, ka coachingā, kas bija tas, kas tev aizrāva? Kas man aizrāva? Noteikti arī tas, ka ar coachingu es īsti nebiju saskārusies, teiksim, tādā kā dzīvē ārpus šīm te mācībām. Ar supervīziju mazlietiņu biju, un atšķirība coachingā un supervīzijā ir vairāk par to, ka coachings runā par to, ka mūsu klients ir tas mūsu patiesais klients, ar ko mēs strādājam. Savukārt supervīzijā par to, ka mūsu klients ir, piemēram, uzņēmums, un tad respektīvi, mēs strādājam ar darbinieku, bet klients ir uzņēmums, un līdz ar to mums ir jāmēģina tā kā tas viss tā sakārtot, lai visas puses ir apmierināts, bet galvenais klients aizvien ir uzņēmums. Savukārt tas, kas uzrunāja coachingā, bija tas, ka patiesībā ar cik tādu vienkāršu metodi var atslēgt daudz potenciālu cilvēkos un atslēgt tādu kārtīgi tiešām potenciālu un vēlmi iet un darīt, mācīties vairāk, nebaidīties iet uz saviem sasniegumiem, un man laikam tas arī vienmēr bijis tāds, kas iet man cauri arī kā personāla speciālistam, jo tā mana galvenā tā augstākā motivācija vienmēr ir bijusi radīt labākas darba vietas cilvēkiem. Un es esmu vairāk cilvēks, ne tik ļoti korporācija cilvēks, droši vien tāpēc arī vairāk uzrunāju coachings nekā supervīzija. Un es varbūt, nu jā, tad izdevās arī izmantot pēc tam tā, kā tu biji iedomājusies pēc mācībām, to, ko tikko stāstīji. Izdevās tā? Jā, un tikko beidzot mācības arī noformējos kā pašnodarbinātā. Man likās, ka tas būs lielākās briesmas pasaulē, izrādās tik slikti nemaz nav. Tā kā, ja kāds skatās, kas vēl par šo lēmumu šaubās, noteikti iedrošina dariet, nav nemaz tik slikti. Var izburties cauri tai informācijai, un jā, tad sāku arī strādāt kā pašnodarbinātā. Tā kā ir gan darbs ar klientiem, gan arī, teiksim, tas noteikti, tā metode ir kaut kas tāds, ko ne tikai tādā pilnā aspektā kā ar klientiem var izmantot, bet noteikti kaut kas tāds, ko dzīvē katru dienu, tīpaši darbā var lietot, jebkurā komunikācijā ar jebkuru cilvēku kaut kādi elementi. Bieži lietoju draugiem, un viņi jau no mācību laikiem atcerās tās metodas, un tad citreiz un kad viņiem sāk jautāt, viņi rītīgi grib stāstīt, un tad vienu brīdi viņi saprot, ko es velku, un tad viņi tā sasmaidās un sasmējās. Tā kā pielietot noteikti, tas ir kaut kas tāds noteikti, kas iet ikdienas komunikācija arī visu laiku līdzi. Un, nu jā, bet tad tas mācību process notikās, un es zinu, ka es tev pirms mēs runājām, un es domāju, līdz tam mēs vēl nonāksim, jā, par vispār, ko tev kā coachings kā tāds iedeva, bet es tev prasīju, ko man tev pajautāt, vai ir kaut kas tāds, un tad teicu, pajautā, kas bija tāda īpaša tehnika vai metode, ko tu izmanto no coachinga, vai joprojām lieto ikdienā, un tu jau minēji ir jautājumi, bet varbūt, ka ir vēl kaut kas tāds, sirdī tev iekrits tieši. Jā, man ir vairāk tieši mīļākie jautājumi, kas ir tādi, kad pat ja tu neesi coach, bet tu ar kādu runā un vēlies kādam palīdzēt, tad tie mīļākie jautājumi pirmais noteikti ir, teiksim, cilvēks tev stāsta situāciju, viņš nezina, ko darīt,
Tad labs jautājums ir, bet iedomājies, ja šo situāciju tev stāstītu tavs labākais draugs vai draudzene, ko tu ieteiktu šim cilvēkam? Un tad jo tas atbildes jau vienmēr ir iekšā, un tad uzreiz sāks, nu skaidrs, nu kā, nu jādara tas. Nu tad pēc sarunas skaidrs, tad tev jādara tas. Tad vēl arī mīļi jautājumi vienmēr, kas tā cilvēkiem tā riktīgi iegroztos perspektīvu, ir viens, kas ir tie klasiskākie, man liekas, no coaching jautājumiem, kas ir labākais, kas var notikt, un tad uzbur to ainu, kad, tur tā, un vadīt savu dzīvi, un kas taram iekšā, un tad pajautā, kas ir sliktākais, kas var notikt, un saprot, ka nemaz tik slikti jau nav. Un tu esi arī piedzīvojis tāds, kad ir tā, jo man liekas, ka ikdienā ir ļoti bieži pierasts, skatāmies uz sliktāko un tad gatavojamies uz to, un īstenībā man liekas, ka nemaz nav tik ierasti domāt tā, paskatāmies, kas labs var notikt. Man tāds iespējas radies, ka Latvijā mums tā bieži vien ir, kā tev ir. Jā, tā ir. Tas jautājums vienmēr ir tāds cilvēkiem nepierasts, jo kaut kā latvieši tīpaši vienmēr tā kā gatavojas tam sliktākajam, lai sevi sagatavotu, bet ja neizdosies, un tu ieej iekšā tanī lietā, ko tu gribi darīt ar jau tādu mazliet jau to ideju, bet un tad šis jautājums vienmēr ir tāds grūtāks iedomāties, kas tad īstenībā notiks, ja man izdosies, ko tas nozīmēs. Bet man arī ļoti patīk tās cilvēku reakcijas pie tā pēc tam jautājuma, bet kas tad būs sliktākais, kas var notikt, jo lielākoties, teiksim, pie manīm nāk kaučoties cilvēki, kas ir arī tikko sākuši savu biznesu vai mazie uzņēmēji, un viņi grib iet tālāk un darīt vairāk, vai cilvēki, kas tikai grib sākt, un tad viņiem pajautā, labi, izdosies, būs super, kas būs sliktākais? Sliktākais, laikam es iešu būt darbinieks. Nav jau tik slikti, vai ne? Jā. Man pašai arī patīk coachingā tas, ka mēs sapņojam, jā, un tas ir tas, ko tu gribi, kā tas izskatīsies, un citreiz liekas, tas vārds ir kā, tāds, kas būs ideālākais, kas notiks, liekas, kur tu pieaugušam tā domā, bet, ka tas cilvēks ļaujās, un tu kā stimulē, veicina to, bet ka coachings jau neatstāja tajā, jā, mēs izsapjojamies, bet pēc tam mēs jau paskatāmies arī uz tiem riskiem, kā tu saki, kas var būt sliktākais, vai kas var neizdoties, kam tev ir jāsagatavojās. Ir tāds, kā es to saucu, sazemējums. Man liekas, ka tas ir tāds, jā, mēs padomājam gan par to. Nav tā, ka lidojam tikai pa gaisu. Jā. Klau, un mācību procesā, tas bija arī otrs jautājums, kad es pajautā man šito, un man, protams, ļoti interesē arī, kas bija varbūt tāds izaicinājums lielākais mācību procesā, jā, šito es gribu iet mācīties, darīt, un kā tu saki, padziļināt profesionāli, vai tad ir izaicinājumi kaut kādi? Man liekas, izaicinājums, kas ir tieši no tā, kas ir jāiemācās, ir klausīšanās. Jo tas ir pat personāla speciālistam. Jā, jo vienmēr ir tā, ka, klausoties mūsu tā dabīgā reakcija, ir domāt un salīdzināt, teiksim, kāda ir bijusi mana pieredze, ko es gribu pateikt pretī, ar ko es gribu padalīties, jo mēs jau cilvēki tādi diezgan sevis centrēti esam, mēs gribam kaut ko no sevis pastāstīt, un arī lielākoties sarunā liekas, ka tu būsi labs sarunu biedrs, ja tev būs ko pastāstīt pretī, tāpēc tie ir tie dabīgie, kas nāk no mums ārā, un arī bieži vien ir tā, ka tāpēc arī ir īstenībā ļoti daudz personāla spēles par to, kā iet par īņķi, un ka tev ir jāatcerās, ko iepriekšēji ir teikuši, lai tu trenē šo spēju, jo, kad tu iedomājies, ka tu kaut ko gribi pateikt, tu tik ļoti koncentrējies uz to, ko tu gribi tālāk teikt, ka tu vairs neklausies, ko tas cilvēks stāsta. Un tad iemācīties to īsto klausīšanos, kad tev nav neviena aizsprieduma par cilvēku, ko tu klausies, ka tev nav neviena salīdzinājuma, man arī ir bijis tā līdzīga, un tādā situācijā es jutos tā, vai es darīju to, ka tu tīri tikai klausies, un ka tu spēji uztvert visu, ko cilvēks tev saka, un līdz ar to pamanīt katru detaļu, katru pat mikrogrimasi, ko cilvēks pasaka, tas bija viss sarežģītākais, man liekas. Un kā to apguvu? Kas tev palīdzēja? Kā es to apguvu? Grūti pateikt, vai bija kaut kas palīdzēja, vienkārši tā koncentrēšanās, kad jāmēģina,
tiešām noslēgties un koncentrēties uz to, bet noteikti palīdz tas, ka, teiksim, mācoties tās sesijas ir īsākas. Mūsu mācību sesijas sākās, ja nemaldos, no pat 15-20 minūtēm, standartā bija pusstunda, tad to fokusu ir daudz vieglāk noturēt nekā, ja tā ir tā garā saruna, tad vienkārši pamazam tu uzaudzē to fokusu aizvien lielāku un lielāku. Un kā tagad veicās tev ar klausīšanos? Man liekas, ka diezgan labi, bet, protams, ikdienā ar draugiem runājot, es grēkoju, es citreiz arī paturu prātā, ko es gribu teikt, un ir reizēm tā, ka es nekoncentrējos tik ļoti uz to, ko viņi saka, bet tur ir, es atceros arī mācību laikā, mums mācījāt, ka tāpēc tas ir maksas pakalpojums, jo tas ir ļoti sarežģīti šādi klausīties. Līdz ar to ir tā profesionālā sfēra, kur tiešām es pārslēdzos uz to klausīšanos, un tad tā ikdienas sfēra, kur es cenšos, jo es zinu, ka tādā veidā es būšu labs sarunu biedrs un tiešām ļaušu tiem cilvēkiem izrunāties, bet tādā privātajā ir grūtāk nekā, protams, darba sfērā. Nu jā. Un kā tad ir, kur tad tev tas coachings ir aiziet, jo man liekas tāds ļoti intriģējošs tas garais nosaukums, ja tā var teikt mūsu sarunai, kad coachings noved pie sevis, ceļš pie sevis, uz patiesas sevis pieņemšanu un iekšēji mieru, jo nāc jau ar citu domu, priekš citiem, un nav jau arī noslēpums, ka viena no tādām pamatlietām darbā vismaz, kāpēc coachingu izmantoju, ir tāpēc, ka mēs varam kolosāli strādāt ar mērķiem un sasniegt rezultātus. Un tu tagad saki, sevis pieņemšana, miers. Jā, es īstenībā par šo jautājumu tā ilgāk padomāju, kur tas man ir aizvedis. Un man tā grūti teikt, jo man liekas, tas angliskais teiciens, life is not a destination, it's a journey. Man liekas smieklīgi, bet tā tiešām ir, jo tas ir kaut kas tāds, kur tu dabū visu laiku jaunus pamatus, tu jaunu kaut ko par sevi iemācies, jo, teiksim, arī ejot tieši coachinga apmācībās, tas pirmais ir, ka mēs izmēģinam uz sevi, un tad tu dabū tik daudz tos wow momentus un tik daudz par sevi iemācies, un ja tu zini, kā šīs metodas lietot tālāk, paver pilnīgi citu perspektīvu uz to, ko mēs darām, kārtīgi saprast, kāpēc mēs to darām, ko mēs darām, un ka pat vienkāršās lietās, kā, nezinu, mājas tīrīšana, var apakšā kaut kas slēpties, kāpēc man tas ir svarīgi, kāpēc man tas ir svarīgi tagad, un tā tālāk. Līdz ar to tiešām tāds, kur tas man ir novedis pie tādā pieturvietā, es teikšu, nav tāda, jo tas visu laiku ir ceļš, bet tiešām par to sevis izzināšanu un par sevis pieņemšanu un saprast, kas man ir svarīgi, saprast savas vērtības, kas ir ļoti daudz, par ko runā coachings, un visu laiku iet tādā pareizā plūsmā ar sevi un savām vērtībām un saprast īpaši, kas dzīvē ir tāds, ko, jo bieži mums ir tā, ka ir kaut kāda dilēma jāpieņem tāds vai tāds lēmums, un ja tu kārtīgi izprot tās savas vērtības, tad tas ir daudz vieglāk, jo vienmēr būs tas viens, kas tā kā, tu nemāk izskaidro, bet īsti līdz galam neklikšķi. Tad coachings ir tas, kas palīdz saprast, kas ir tas, kas klikšķi un kāpēc noklikšķi. Tad es saprotu, ka tevī tāds iekšējs miers lielāks ir caur visu to procesu, ko tu esi stāstījis. Bet tas ir pateicoties nevis tikai tam, ka tu vadi sesijas, bet arī pati esi strādājusi, esi bijusi klienta krēslā. Jā. Pareizi? Jā. Jā, tā klienta daļa tā bija droši vien tā, kas vairāk noveda un vispār tā metodas apgūšana kā tāda. Un tas miers, kad es zinu savu vērtību, es zinu, teiksim, kad mans tas augstākais mērķis ir iet dzīvē, palīdzēt cilvēkiem, tāpēc es arī mācos šīs te komunikācijas spējas un tā tālāk. Un tad vienalga, kas ar mani notiek dzīvē šajā brīdī, es zinu, kad es būšu pareizajā vietā, lai to savu mērķi varētu arī izpildīt. Tas arī tāds baigais miers, kad es zinu, ka nav tā, ka dzīve mani mētā, es saprotu, ka tur ir kaut kāds iemesls, kas attiecīgi izaug atkal no manām vērtībām, ko es esmu iemācījusies.
Tad tāda vērtību izzināšana, sev nozīmīgā izzināšana ved pie tā, ka ir miers, jo mūsdienās, liekas, tā ir tāda top tēma, bet, ne tikai tāpēc, ka tas ir varbūt tur moderni vai kā, bet tā ir tiešām realitāte, ka grūti jau to mieru atrast, jo viss ir tik daudz, tik ātri, un mēs tiešām pazaudējam sevi. Jā. Un mums skan jau ļoti brīnišķīgi, bet kā tev no tavas pieredzes, kā tas redzi, vai visiem der coachings, vai ir tomēr, ir kam der un ir kam neder, un varbūt ne tieši sesijas, bet arī sesijas, bet arī tā pati pieeja kā tāda, darba situācijās, piemēram. Jā. Man gribās teikt, ka der visiem, jo coachinga tā metode, viņi tomēr strādā ar to, ka mēs esam ļoti pielāgoti tam klientam. Viņi nav tāda akmenī kalta, kad ir tādi jautājumi, mēs ejam pēc kaut kāda skripta. Mēs ļoti tomēr skatāmies individuāli gan uz katru cilvēku, gan kā viņš reaģē un ķeram visu, ko mēs dabonam no tās sarunas ārā, gan tas, kas nāk verbāli, gan tas, kas nāk neverbāli. Līdz ar to es teiktu noteikti der katram, der visās sfērās. Ir, protams, gadījumi, kad mums atnāk klienti, kuriem ir vajadzīga jau patiesībā dziļāka palīdzība, bet arī coachings viņiem var palīdzēt saprast to virzienu vai saprast, ka ir vajadzīgs kaut kas papildus, vai arī, teiksim, ja coachings iet tandēmā ar jau augstāku palīdzību, kā psihologu, psihiatru un tā tālāk, tas arī var būt ļoti spēcīgi, bet pamatā es teiktu, ka coachings, manuprāt, noteikti der visiem. Un kā es varbūt vēl bišķiņi atgriezīšos pie tās personāla speciālista ikdienas, kurās jomās tu visvairāk varbūt izmantoji, tu minēji to kopējo attīstību, tāds sīkāk mazliet sadala, kur visvairāk tu izmantoji vai izmanto šo pieeju? Kur visvairāk laikam nav īsti tāds, bet kad, tikko ir neapmierinātība. Tikko ir neapmierinātība, tā mēs sākam iet un šķetināt, no kā tas ļoti bieži ir. Un arī te es varu padalīties arī ar situāciju. Piemēram, šī bija darba situācija, es biju pieaicināta kā ārpakalpojumu speciālists par tādu uzņēmuma negluži problēmu, bet respektīvi attīstības iespēju. Tas ir ražošanas uzņēmums un tas līmenis ir tāds, ir darbinieki, ir vidējie vadītāji un ir noliktavas lielā vadība. Un šie te vidējie vadītāji, viņi jūtas neapmierināti, viņi saka, ka šis ir atalgojuma jautājums. Un vadība īsti nesaprot, ko darīt, jo palielināt atalgojumu īsti nevar, tad atkal nebūs godīgi pret pārējiem darbiniekiem. Un šī lielā atalgojuma starpība ir tādēļ, ka tie darbinieki, kas strādā noliktavā, viņi strādā naktis, viņi strādā ļoti smagu darbu, jo viņiem ir ļoti liela kilogramu daudzuma, dienā pat vairākas tonnas jāpārvieto. Līdz ar to viņi pelna vairāk dēļ šī fiziskā darba nekā tie vidējie vadītāji, kas liek grafikus, vada komandas un atbild par to, kad noliktava strādā. Un tad sākot vairāk ar tādiem jau coaching jautājumiem, kāpēc tev tas ir svarīgi, ko tev tas nozīmē, mēs beigās sapratām, ka tas patiesībā nemaz nav jautājums par atalgojumu, jo tas atalgojums bija vienkārši tas, kas viņiem palīdzētu sevi nošķirt un justies, tā kā vadītājiem, salīdzinot pret tiem pārējiem noliktavas darbiniekiem. Bet, jo caur jautājumiem, vai tu esi apmierināts ar savu atalgojumu, jā, bet ko tu gribi lielāku atalgojumu, un tad tālāk saprotot, jo tas nebija tik vienkārši saprast, jo viņi jau paši īsti līdz galam nesaprata savas emocijas, kāpēc tā ir. Tad beigās tika saprasts, jā, kad ir vajadzīgas papildus apmācības, lai tātad šie vadītāji tiešām justos kompetenti, jo attiecīgi tur bija kompetences trūkums, tāpēc viņiem bija tāda sajūta, ka viņiem ir vajadzīgs kaut kāds cits aspekts, kas viņiem liek justies labāk attiecīgi pret tiem citiem. Jo tā nauda, neviens jau cits neredzētu, kāda viņiem ir alga. Tas beigās tāpat nepalīdzētu, jo tas būtu tikai kaut kas tāds, kas būtu viņiem galvā, bet viņi jau, tā viņa kompetence no tā neaugtu, no tā viņi kopumā situācija neuzlabotos, tas būtu vienkārši kaut kāds tāds neredzamais aspekts. Un tad tika piešķirtas gan apmācības, gan arī attiecīgi citas formas, lai viņi tātad uz noliktavas fonu, kur ir aptuveni 100 darbinieki, jo visiem iepriekš bija vienādas formas, tad tagad vidējā līmeņa vadītājiem tika iedotas citas formas, lai viņi ir ievērojami, kad viņiem ir tur mazliet zolīdākas, tur neimtagiņi, un kad viņi ir
vadītāju. Un tad beigās tā tika atrisināt šī problēma, kas bija caur daudz jautājumiem, kāpēc tagad, kāpēc tev tas ir svarīgi, ko tev tas nozīmē un tā tālāk. Ļoti interesanti, vai ne? Jo parasti, visi, ko ķerās klāt, tad vajag algas, un tad atrast to veidu, kā patiesībā nemateriālā veidā atrast cilvēkiem motivāciju. Protams, ka atalgojums ir svarīgs, bet tas ir tikai viens no elementiem un ir dažādas tās lietas. Tad tieši izmantojot coachinga pieeju elementus, tad izdevās to skaists. Un no tāda personāla aspekta, teiksim, arī tas atalgojums, patiesībā atalgojums ir viens no zemākajiem motivatoriem. Viņam ir jābūt labam tā, lai tu vari nodrošināt savu dzīves līmeni, bet viņš nekad nebūs motivators. Teiksim, ja darbiniekam tiks palielināta alga, tad šī apmierinātība pieaugs uz vidēji 3 mēnešiem, un pēc tam viņiem atkal kritīs, jo tas neatrisina, teiksim, kaut kādas citas lietas, kas tur apakšā ir, tāpēc atalgojums noteikti nebūs tas pirmais motivators. Un tad man, rodās jautājums, kā tu redzi, organizācijas kontekstā, kam būtu tad jāapgūst coachinga pieeja vai vismaz kaut kāda daļa no tā pietiek, ka ir personāla speciālistiem, ja tomēr. Ideālā pasaulē es teiktu visiem, kuriem ir kaut vai viens padotais. Kāpēc? Manuprāt, tas ļoti, ļoti palīdz organizācijā atslēgt cilvēku potenciālus, jo tiešām nereti ir tā, ka organizācijās ir, teiksim, 50 cilvēki, un šis ir ļoti atkarīgs no vadītājiem, tas, cik daudz darbinieki potenciāli izmanto. Ja tev būs labs vadītājs, kas mācēs tevi, latviski laikam nebūs tāds pareizais vārds, angliski būs empower, latviski laikam būs tā iedrošināt, iedrošināt, bet ne gluži pat iedrošināt un atslēgt, tad tu vari izmantot pat līdz 90% savu potenciālu, savukārt, ja tavs vadītājs būs slikts vadītājs, tu izmantos tikai 30% no savu potenciālu. Līdz ar to, ja uzņēmumā ir, teiksim, 50 darbinieki un ļoti daudz slikti vadītāji, tad no šiem 50 darbiniekiem reāli tiek izmantoti tikai mazākā daļa procentu. Tas būtu tā, kā strādāt uz pusi mazāk cilvēku nekā patiesībā tur strādā. Līdz ar to, manuprāt, jebkurš vadītājs, kuram ir kaut vai viens padotais, ir ļoti svarīgi, ka viņš māk būt labs vadītājs, un coachings, manuprāt, tiešām ir ļoti labs ceļš uz to, kā būt labam vadītājam. Arī man no pieredzes vērojot, ka tas pirmais solis jau sevi iepazīstot, tā kā tu teici, savas vērtības, savu komunikācijas stilu, domāšanas veidu, jo mēs jau ļoti daudz coachingā strādājam ar to, ar savām domām, uzskatiem, pārliecībām un kā tas ietekmē, ļoti tieši ietekmē tos rezultātus, ko ja tā var teikt, atnes tavs darbinieks vai kas realizējās, reālos ciparos, naudā, peļņā. Tu arī esi pieredzējis, es tā saprotu. Jā. Klau, mēs vienojāmies, ka apmēram pusstundu mēs runājam, un tāpēc es varbūt arī virzīšu uz noslēgumu mazliet sarunu. Tad kas bija tavs lielākais tāds, tu minēji ieguvums par pieņemšanu un iekšēju mieru, vai ir vēl kaut kas, kas tev ir bonusā nācis, varbūt ne no pašām mācībām, bet jau pēc tam izmantojot, praktizējot, tā varētu pateikt, forši vai to coachingu. Man gribās teikt tā komunikācija, tiešām tā komunikācija, ko tu iemācies, jo, kā jau es arī sarunas laikā minēju, tas pirmais, ko cilvēki domā, kas būs labs sarunu biedrs, ir tas, kas spēj padalīties un kaut ko pastāstīt. Bet patiesībā labs sarunu biedrs būs tas, kas spēj uzklausīt, tas, kas spēj sadzirdēt. Un, teiksim, coachings noteikti ir atslēdzis ļoti daudz iespējas par komunikāciju. Man nekad nav jāieiet telpā un jābaidās, ak, Dievs, vai man būs ar cilvēkiem, ko parunāt. Man vienmēr būs ar cilvēkiem, ko parunāt, un tās tēmas nebeigs plūst, un es uzzināšu ļoti daudz jaunu, un es dabūšu jaunus kontaktus, un tie kontakti noteikti pēc tam dzīvē nodara, ka tev ir kaut kāds brīdis, tev vajag tādu cilvēku, un tu atceries, man tas cilvēks to stāstīja, un tu spēji tā saslēgt kopā. Tā kā tā komunikācija, es pat teiktu, ka
nu, tas ir kaut kas tāds, kas noder tiešām ikvienam. Un tās divas lielākās lietas no coachinga, jā, tad ir tā sevis pieņemšana, ka tu tiešām saproti, ko tu gribi, kas tev ir svarīgi, kāpēc tas ir svarīgi, no kurienes tev tas dziļāk nāk. Un otrs ir tā komunikācija, ka tu spēj izveidot attiecības ar cilvēkiem. Skan ļoti tā garšīgi, sulīgi, nu tā piepildīt, es teiktu. Un man kā cilvēkam, kam nevisai patīk networking, es arī tādu iedvesmu saņemu, hei, bet pareizi, man taču ir coaching instrumenti, ka es varu ar cilvēkiem, nu tā dzīvi patiesībā diezgan ātri sākt runāt. Nu, protams, ja viņš pretī ir gatavs ar mani komunicēt, bet tas dod tādu drosmi tajā visā. Es gribu man lietā pačaliņšot un tagad pajautāt dzīvajā, kāda tev plāna pašai tālāk saistībā ar coachingu? Kāda ir mani plāni tālāk? Es domāju, ko teiksi. Tie plāni noteikti ļoti mainās, jo pabeidzot mācības, es atceros, es gribēju iet uz international līmeni un kārtot šos te eksāmenus uz ACC un BCC, bet kaut kā dzīve aizveda citā ceļā, līdz ar to es esmu tādā plūsmā, kur man aizvedīs, tur es būšu, bet noteikti turpināt. Jautājums vienīgais mazākā vai lielākā apmērā, bet noteikti turpināt, neatstāt coachingu malā, jo tā ir tādas praktiskās zināšanas, kuras tiešām nevajadzētu aizmirst, līdz ar to noteikti turpināt praktizēt. Ko es ar to noteikti novēlu, un tie, kas klausās, droši varat pie Annas iet un runāt sesijas. Bet es vēl tev nobeigumā varbūt, ja cilvēki tā kā domā, vajadzētu mācīties, nevajadzētu, un nav arī, protams, tas pavisam lēts pasākums, ja tas prasa zinām gan finansiāli, gan laika ieguldījumu. Ko tu varbūt teiktu, novēlētu tādiem, kas ir pārdomās? Jā, nē. Ko es teiktu? Es teiktu noteikti ejiet un mēģiniet. Ja ir vēl šaubas, varbūt tās es ieteiktu atrast kādu coachu, jo ļoti daudziem no mums ir arī bezmaksas iepazīšanās sarunas, aiziet, parunājiet, noskaidrojiet viens uz viens tiešām, kāds ir tas iegūms, jo coach ir cilvēks, kas vienmēr gribēs padalīties, mēs vienmēr būsim atvērti, līdz ar to tiešām ejiet, pajautājiet un nebaidieties mēģināt. Jo tas, ko jūs saņemsiet, būs tiešām ļoti, ļoti vērtīgi. Tas ir ieguldījums sevi un savā nākotnē. Un pat ja tu neplāno būt par coachu specifiski, tad šīs zināšanas tiešām ir tādas, kas var atslēgt, manuprāt, ļoti daudz durvis. Ko, Anna, liels tev paldies, ka tu padalījies gan ar savu personīgo pieredzi, gan arī mums brīnišķīgu angliski, kēs, latviski, gadījumu no savas prakses pastāstīja, kā tas arī kā nav obligāti alga jāceļ, bet var arī nemateriālā veidā darīt laimīgākus savus darbiniekus. Un noteikti novēlu tev daudz klientus, lai tā plūsma vada tai coaching virzienā ar vien vairāk sautīgi. Un tad, lai forša diena un tiekamies kaut kur coaching laukos vai vienkārši sarunās. Paldies tev liels, Anna. Paldies, Laura. Tā.